Labdien, cienījamie viesi un biedri! Man ir prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā. Šodien mēs esam šeit, jo Latvijas nākotnē ir vajadzīga caurspīdīga un godīga sabiedrība, kalpojoša valsts pārvalde. Caurspīdīgums nav tikai skaists vārds. Caurspīdīgums – tā ir drošība, tā ir uzticēšanās, tā ir iespēja dzīvot valstī, kur lēmumi tiek pieņemti atklāti, saprotami un taisnīgi. Tas ir pamats, kas ļauj mazināt korupciju un stiprina mūsu ticību tam, ka vara patiešām strādā mūsu Latvijas labā, tautas labā. Mūsu identitāti veido senas tradīcijas, valoda, mūsu dzīves ziņa, vispār cilvēciskas un kristīgās vērtības, brīvība, taisnīgums, godīgums, solidaritāte, darba tikums un ģimene. Šīs vērtības nav tikai vārdi uz papīra. Tās ir mūsu saknes, mūsu spēks un mūsu atbildība. Un te ir patiesība, kuru mēs reizēm aizmirstam. Latvijas nākotne sākas ar mums pašiem. Ne ar ministriem, ne ar direktoriem, bet ar katru, kurš šodien ir šeit klātesošs. Ar mūsu drosmi, mūsu godīgumu, mūsu gatavību iestāties par to, kam ticam. Ja mēs gribam valsti, kas ir caurspīdīga, un pašiem mums tad ir jādzīvo caurspīdīgi. Ja mēs gribam godīgumu, mums pašiem ir jādzīvo godīgi. Ja mēs gribam atbildīgu pārvaldību, mums pašiem ir jāuzņemas atbildība. Šodien mēs stāvam kopā, tāpat kā mūsu senči, kad viņi veidoja Baltijas ceļu. Viņi to darīja Latvijas brīvībai. Mēs to darām Latvijas nākotnē. Paldies jums par drosmi, par klātbūtni, par to, ka sākat katrs ar sevi. Kopā mēs varam vairāk, nekā spējat iedomāties. Un kopā mēs aizsargāsim to, ko mīlam, mūsu Latviju. Paldies tiem, kuri nav klātesoši, jo ir ārpus Latvijas, bet viņi ir kopā ar mums, skatoties šo tiešraidi. Lai Dievs dod mums gudrību visiem kopā virzīties tālāk. Labus darbus darīsim kopā. Paldies!